Lai saprastu pederastu Kasparu, mums no sākuma ir jāsaprot viņa papiņš, pedofils ģenerālis Štrīpiņš, ja, kurš ir no tās paaudzes, kur, nu, kad viņam iedeva pielaidu valsts noslēpumam, viņš to izmantoja, lai tā kā skatītos tur tiešraidē uz visādām jaunām meitnēm un tā kā rēkt kopā ar saviem klājiem. Pasties, kā šitai pēž, pasties, kā šitai pīzdē, paskaties, kā šitai pup. Un vienkārši strādā pēc šitās pedofilu manieres, ja? Un, nu, tur vēl ir vēl dziļāk, vēl trakāk. Tāpēc arī Kaspars ir tik slims, kurš caur psihotronikām slēdzās klātām meičām, masturbē un čakarē tos prāts, jo tur nav vispār nekādas cieņas pret pilsoņiem, savām tautu meitām un tā tālāk. Viņi vienkārši to redz kā tādu, nu, sieru, ja? Tas ir tāds sieru spēks, ja? Tu uztais par uztvērējiem ļoti daudz tā kā jaunas bezpalīdzīgas meitenes, un tad vienkārši, lai kaut kādi izlūki, lai vienkārši kādiem izlūkiem būtu, nu, tā kā ar ko nopisties, un tā meitenēm arī tas mūžs nav ilgs, viņas ir cik tur 20, 25, un tad jau tālāk, nu, tad jau līdz tajā vecumā viņas ir diezgan crazy, pēc tam jau viņas jau pilnībā nojūzās, un nu, nevienu no šīm sistēmas prostitūtām tā kā ilgi tā kā, nu, man ļoti skumji par šo runāt, tas ir, nu, kā mans iekšējais krievs teikt, nu, даже хуже, чем в России.